Šodien jau no paša rīta zemessargi, robežsargi, policisti un vietējie iedzīvotāji Rēzeknes novada Kvāpānu purvā sāka meklēt pazudušo 73 gadus veco ogotāju. Meklēšanā tika iesaistīta arī aviācijas pārvalde, taču nesekmīgi. Līdz pēcpusdienai, kad sāka jau krēslot, sieviete vēl netika atrasta. Pagājušajā gadā bija tāda līdzīga situācija, ka viena sieviete arī tātad viņa pārnakšņoja. Un viņa izdevās izdzīvot. Bet kā ar šo sievieti beidzas, nezinu. Nu, kā, nepārāk silti, protams. Ūdenī, ja pieņemsim, cerkuciņus nav, tātad arī nevar ugunskura kurināt. Robežsargi atzīst, ka purvā ir ļoti viegli apmaldīties, tāpēc līdzi jābūt kompasam. Vai purvā jāatzīmē dažādas norādes, piemēram, pie kokiem piesienot plastmasas maisiņus, lai var zināt ceļu atpakaļ. Taču, kā stāsta Vasīlijs, kura sieva kopā ar pazudušo ogotāju jau vairākus gadus dodas uz purvu, sievietes tā esot darījušas, taču nes kāpēc šajā reizē Antoņina no purva nav iznākusi. Сколько раз ездили, никогда она не блудила. Cik reizes esam braukuši, nekad viņa nav apmaldījusies. Ar mums kopā brauc jau vairākus gadus, gadā pa 5–10 reizēm. Tikai pēcpusdienā ap 3, kad meklētājiem jau cerības pazudušo atrast bija zudušas, Antoņina maldoties pa purvu pati pamanījusi savus meklētājus. Šobrīd sieviete sveika un vesela nogādāta mājās. Pensionāre stāsta, ka apmaldījusies, jo ogojot pazaudējusi savus orientierus, novirzījusies pa nepareizo taku un apjukusi. Kad sācis satumst, viņa sameklēja sausāku vietu, kur pārnakšņot. Spala na kočki. Na kočki. Gulējas sūnā, bija augsti, zābakus novelkot grīda pat slapja. Vakar zeķis izgriezu, gulēja ar mitrām, bet šodien jau gāja ar slapjām, jo nebija jēgas izgriezt. Purvs vienā dūksnājā, kājas stieg iekšā, pat bikses bija slapjas. Antoņina dzērvenes lasīt uz purva dodas regulāri, salasīto pārdot tirgu. Šobrīd par savu veselības stāvokli pensionāre nesūdas. Viens saka, kad istaba būs izkurināta un pati pāēdusi, notikušais vairs neliksies tik baismīgs.